prieks jūs redzēt tik kuplā skaitā. Mani sauc Sandra Jākapsone un es tātad pasniegšu jums praktisko makroekonomiku. Jūs jau esat apguvuši praktisko mikroekonomiku, jums jau ir noteikts priekšstats par to, ko vispār māca ekonomika. Un mēs turpināsim, tātad mēs apgūsim makroekonomikas pamatlietas, tad mēs runāsim par dažādiem rādītājiem, par sakarībām, arī zīmēsim daudz grafikus, pie kuriem jūs jau esat pieraduši, un mēs turpināsim. Un nedaudz pastāstīšu īsi par sevi. Tātad es strādāju Latvijas Universitātes ekonomikas vadības fakultātē jau 20 gadus, un makroekonomiku es pasniedzu jau vairāk kā 15 gadus. Tāpēc jāsaka, ka tas ir mans pamatpriekšmets, lai gan es lasu arī citus priekšmetus, bet tas ir pamatpriekšmets, ko es pasniedzu gan ekonomikas bakalaura, gan maģistra studentiem. Mums ir dažādi gan makro 1, gan makro 2, gan makroekonomikas analīze, tātad šie līmeņi ir atšķirīgi. Un jūs esat tātad pirmā grupa, kam ir arī praktiskā makroekonomika. Ar ko tad tā praktiskā makroekonomika atšķirās no parastās makroekonomikas? Jāsaka, ka gatavojot šīs tēmas, mums ar kolēģi Jāni Priedi, kuru jūs jau ļoti labi esat iepazinuši, tas arī bija liels izaicinājums, jo tiešām mums bija jāpadomā, kā tik īsā kursā, tātad 6 nodarbības, kā mēs varēsim vispār iekļaut tos galvenos jautājumus, un kurus tad mēs liksim un ko tad mēs neliksim, ko tad mēs atstāsim tad varbūt nākotnē, jo ja jums radīsies šī interese, tad mēs ceram jūs satikt vēl citos kursos, kas, kā jūs teicu, mums ir dažādi, gan maģistratūrā ir iespējams apgūt šīs te zināšanas par ekonomiku, ekonomikas teorijas dažādiem aspektiem. Tātad 6 tēmas, ar ko tad mēs sāksim? Mēs sāksim ar to, ka mēs iepazīsimies, protams, ar šiem te jēdzieniem, ar pamatkategorijām, kā arī metodēm, ko tad izmanto makroekonomikas analīzē. Un tātad arī parunāsim par tām likuma sakarībām, ko tad pēta makroekonomika. Un, lai izprastu, kā domā makroekonomisti, aplūkosim, tātad kādu un kā radās makroekonomika un kādas ir būtiskākās atšķirības starp mikroekonomiku, ko jūs jau esat apguvuši, un makroekonomiku. Tālāk mēs runāsim par dažādiem ekonomikas attīstības rādītājiem un arī to izmantošanas iespējām, tātad kā šos te rādītājus izmanto, arī par rādītājiem, ar ko jūs sastopaties ikdienās, varbūt dzīvē, un lai jūs spētu arī interpretēt dažādus šos te rādītājus, ja jums būs tāda nepieciešamība. Tāpat mēs pētīsim tātad ekonomiskās izaugsmes faktorus, tātad kas tad nosaka šo izaugsmi, un arī mēģināsim noskaidrot ekonomisko svārstību cēloņus. Pievērsīsim uzmanību arī sabalansētāju ekonomikas attīstībai, ko tad vispār saprot ar šo te sabalansētu attīstību. Analizēsim arī valsts lomu un valdības politiku, tātad ekonomisko politiku, ekonomiskās politikas instrumentus, dažādus instrumentus, tātad kādus var izmantot valdība, un arī apskatīsim, ar ko tad atšķirās šie te dažādie instrumenti un kāpēc varbūt viens ir labāks vai atkal tieši otrādi sliktāks katrā situācijā, tas būs atšķirīgi. Pēc tam mēs arī pētīsim atsevišķu ekonomisko subjektu
uzvedību. Tātad sāksim mēs ar mājsaimniecībām, jo par tām jūs arī daudz runājāt mikroekonomikas kursā. Jā, jūs jau zinat, kas tad nosaka šo te mājsaimniecību uzvedību, kā mājsaimniecības pieņem šos te lēmumus. Runāsim mēs arī par naudas un finanšu tirgu, par centrālo banku, tātad kāda ir centrālās bankas loma ekonomikā, tātad ko dara centrālā banka. Un, protams, arī par šo te monetāro politiku. Nu, un pēdējā tēma tātad ir tāda viena no komplicētākām tēmām, tātad ir saistīta ar šo te resursu tirgu un ar kopējo piedāvājumu. Te mēs mēģināsim noskaidrot tātad, kas tad veido šo kopējo piedāvājumu un arī apskatīt šīs galvenās sakarības starp algu izmaksām un cenām, tātad kas to nosaka. Un faktiski tās ir tādas arī lietas, ar ko jūs sastopaties ikdienā. Nu, par literatūru jāsaka, ka jums jau ir pierasts, tātad jums jau būs, tāpat kā mikroekonomikas kursā, būs šī grāmata angļu valodā ievietota, tur, kur ir šie paši lekciju materiāli, turpat būs šī makroekonomikas grāmata tieši tāda pati kā mikroekonomikas, tātad, lai jums jau būtu, es ceru, ka jūs esat arī kaut kā izskatījušies šajā grāmatā, jā. Un arī tāpat kā Jānis Priedam būs arī pie katras tēmas norādīta tātad nodaļa no šīs grāmatas, no šīs angļu grāmatas, tātad ko tad jūs tur varat apskatīt paši mājās. Un plus, kas ir labi šajā grāmatā, tiešām nodaļas beigā ir šie jautājumi, uzdevumi un ir arī atbildes. Jā, tātad grāmatas beigās ir arī pieejamas atbildes. Nu, es ceru, ka jūs nesākat ar atbilžu izpēti, ka jūs tiešām tātad sākumā izlasat šos jautājumus un mēģinat pildīt paši, un pēc tam tikai pārliecināties, vai jums ir sanācis vai nav. Bet bez šīs angļu grāmatas vēl ir arī, protams, grāmatas latviešu valodā. Nu, neteiktu, ka tas klāsts ir ļoti plašs, bet tomēr ir izvēle, tātad ir vairāki autori, un tātad arī latviešu valodā ir šīs grāmatas pieejamas. Bez šīm grāmatām arī internetā ir vairākas tādas lapas, ko būtu vērts varbūt apskatīt. Un te es arī jums ieliku, tātad, kurā lapā par ko tad būtu vērts. Nu, ja jums rodās interesi meklēt, tad ir Latvijas bankas mājaslapa. Tur jūs varat meklēt par naudu, par monetāro politiku, par maksājumu bilanci. Šajā Latvijas bankas mājaslapā ir arī pieejami dažādi pētījumi par tādiem makroekonomikas jautājumiem tieši. Tāpat ir ekonomikas ministrijas mājaslapa, un šajā te mājaslapā ir ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību, arī tāds apkopojošs ziņojums, kas iznāk reizi pusgadā, un kur ir aprakstīts tātad gan aktuālākās tendences pasaules, gan Latvijas ekonomikā. Finanšu ministrijas mājaslapā, tātad tur jūs varēsiet atrast par nodokļiem, valsts budžetu, arī starptautiskajiem aizdevumiem informāciju. Un, protams, arī Latvijas centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā un Eurostat mājaslapa, tur ir galvenie rādītāji un arī šīs te datu bāzes pieejamas. Šodienas mūsu lekcijas tēma ir makroekonomikas jēdzieni un pamatkategorijas. Kā es teicu, mēs mēģināsim noskaidrot, kā tad domā makroekonomisti un ar ko tad viņi atšķiras varbūt no mikroekonomistiem. Tātad, kādi tad ir jautājumi? Diezgan daudz jautājumu, bet es ceru, ka mēs paspēsim mūsu ierobežotajā laikā visus tos izskatīt. Tad sāksim mēs, kā es teicu, lai saprastu, kā domā makroekonomisti, ir nedaudz jāieskatās šajā te vēsturē. Tātad, kad un kā radās makroekonomika. Tālāk mēs parunāsim, ko tad pēta makroekonomika. Un te es ceru, ka jūs man arī palīdzēsiet, lai mēs varētu kopīgi noskaidrot mikroekonomikas un makroekonomikas atšķirības. Ja, mēģināsim tā kā kopīgi jau parunāt, kas tad būtu
tāds arī saskatīt kopīgas lietas, kas ir. Nedaudz parunāsim par modeļiem, lai gan jūs ar šiem modeļiem jau esat iepazinuši mikroekonomikas kursa laikā, bet makroekonomikas modeļi ir nedaudz varbūt atšķirīgi, tāpēc mēs parunāsim, kādi tad būs makroekonomikā šie modeļi. Apskatīsim arī vienu no tādiem makroekonomikas pamatmodeļiem, tas ir makroekonomikas plūsmu modelis, un beigās tad mēs nonāksim pie šīs praktiskās tātad daļas, mēģināsim arī noskaidrot, ko tad dod mums šīs makroekonomikas zināšanas, ja, jeb kāda tad ir makroekonomikas praktiskā nozīme. Jāsaka, ka to es, protams, veidoju no savas skatu punkta, un es ceru, ka kursa noslēgumā jūs arī pievienosiet vēl savus komentārus par to, ko jūs varbūt būsiet ieguvuši, un tad es varēšu papildināt šo savas atziņas, ko tad dod šī makroekonomikas zināšana. Tā, un grāmatā, angļu grāmatā, tad tas ir pirmā nodaļa. Ja, nodaļa nav pārāk plaša, un nodaļas beigās, kā es teicu, ir pieejami šie jautājumi pašpārbaudē, arī jautājumi, kas ir jau tādi diskutabli jautājumi, pārdomām. Mums arī būs šodien viens neliels darbiņš, tāda neliela situācija, kuru mēs arī mēģināsim analizēt. Tur arī parādīsies tas, kā tad tās makroekonomikas zināšanas var pielietot praksē. Ja? Lūk, tātad, kas ir un kā radās makroekonomika? Jāsaka, makroekonomika ir jauna zinātne, un makroekonomika radās pagājušā gadsimta tikai vidū. Līdz pat Otrā pasaules kara beigām nelietoja neviens terminus, ne mikroekonomika, ne makroekonomika, ja, tādus terminus nelietoja. Pirmo reizi šis termins mikroekonomika un makroekonomika parādījās Nīderlandes statistikas institūta ekonomista tāda publikācijā. Viņš pieminēja tātad šos te mikroekonomiku un makroekonomiku, attiecinot uz mikroekonomiku atsevišķu personu vai ģimeni, bet uz makroekonomiku lielas grupas, sociālus slāņus un nāciju. Ja? Bet, kā es teicu, līdz pat Otrā pasaules kara beigām nebija tātad šie termini netika lietoti, un tos plašāk sāka lietot tikai 50. gados. Un šajā pašā laikā tad arī pasaules vadošie ekonomisti nopietni pievērsās makroekonomikas problēmām, un parādījās arī atsevišķi mikroekonomikas un makroekonomikas priekšmeti augstskolās. Tātad tas notika ASV, Lielbritānijā, Rietumē Eiropā, Latvijā, kā jūs saprotat, šie te priekšmeti parādījās vēlāk, un tie bija 90. gadi. Tas gan nenozīmē, ka līdz tam neviens neko nezināja, jā, par šīm te lietām. Tā tas nav. Tātad vienkārši nebija nosaukumi tādi. Jā. Tātad bija šīs te pašas sakarības stāstīja citos priekšmetos ar citiem nosaukumiem. Latvijā tā bija politekonomija. Jā, kas bija atsevišķi sociālismu politekonomija, kapitālismu politekonomija, bet tādas mikro un makroekonomika Latvijā sāka mācīt 90. gados. Man jāsaka, atskatoties vēsturē nedaudz no savas pieredzes, kad man paveicās, kad es mācījos, studēju, tad mēs bijām pirmā grupa, kam makroekonomika vispār mācīja. Un tas bija kaut kas jauns, kaut kas nedzirdēts, un mums bija ļoti liela interese par to. Jā, jo tad vēl nebija vispār mācību grāmata latviešu valodā. Arī teiksim, šīs angļu grāmatas nebija pieejamas, un mūsu pasniedzējs paņēma tāds uzskats līdzekli, kā tad izskatījās pirmais mācību līdzeklis makroekonomikā, lai jūs vienkārši varētu salīdzināt, kā izskatās mūsdienās šie mācību līdzekļi. Šis bija pirmais. Un tātad pēc kura tad mums nācās apgūt visu makroekonomiku.
Jā, bet, pēc tam jau, protams, arī Latvijā šie te priekšmeti mikro un makroekonomika kļuva ļoti populāri, un bez tiem nav iedomājama tāda neviena ekonomista, teiksim, studijas. Un arī skolās, skolās sāk vēl vēlāk mācīt šo ekonomikas pamatus, jā, tas jau notika 90. gadu beigās Latvijā. Ko tad pēta makroekonomika? Tātad, kā jau es teicu, makroekonomika pēta šīs te ekonomiskās kopsakarības un problēmas tautsaimniecības līmenī. Piemēram, tātad ekonomisko izaugsmi un tās nestabilitātes cēloņus, kopējo cenu līmeni un tā izmaiņas, nodarbinātības un bezdarba problēmas, nacionālās valūtas stabilitāti un citus jautājumus. Bet uzreiz gribu pateikt, ka šis dalījums, tad mikro un makroekonomikā ir diezgan nosacīts, jo daudz jautājumu, kas attiecās kaut vai uz naudu, uz nodarbinātību, uz ienākumiem, uz izvēli vai patēriņu, tas skan gan mikro, gan makro līmeni. Tātad mēs nevaram stingri nodalīt, jā, tātad te beidzās mikroekonomika un te sākās makroekonomika. Tā nav. Piemēram, mikro līmenī individam jāizdara izvēle starp diviem alternatīviem preču groziem, ņemot vērā to derīgumu. Es zinu, ka jums bija vesela lekcija par šo te izvēli, vai ne? Atceraties par šiem te groziem un derīgumiem. Savukārt makroekonomikā arī tātad ir jāizdara izvēle, bet te jau mēs runājam par citām izvēlēm, teiksim, valdībai ir jāizdara izvēle par to, vai palielināt ar iedzīvotāju ienākumu nodokli apliekamo minimumu, vai arī diferencēt iedzīvotāju ienākumu nodokļu likmes. Ja? Tātad atkal tā ir izvēle, tātad, un tas mērķis, kāpēc? Tātad, tas mērķis ir viens, tātad nodrošināt šo te taisnīgāku ienākumu sadali. Tāpat gan mikroekonomisti, gan makroekonomisti tātad nodarbojas ar motivācijas izpēti, jo cilvēki kaut ko dara ar noteiktu motivāciju. Ja? Un ne tikai materiālas lietas var motivēt cilvēku, cilvēks var motivēt arī idejas, piemēram. Tāpat ekonomisti, gan mikro, gan makroekonomisti nodarbojas ar dažādu aktivitāšu koordinēšanu. Tātad tas ir tāds kopējs šīm abām zinātnēm. Vēl viena tāda kopīga iezīme ir tā, ka ne mikroekonomika, ne makroekonomika jums nedod gatavas atbildes, tātad kā rīkoties konkrētajā situācijā. Ja? Tad šis te lēmums jums jāpieņem pašiem vienmēr. Bet tātad zināšanas, ko sniedz mikro vai makroekonomika, tātad viņas palīdz jums izdarīt šo te izvēli, ja? Un pieņemt šos te lēmumus. Vēl nedaudz par vēsturi runājot, jāsaka, ka, lai gan es teicu, ka šis te termins mikro un makroekonomika tiek lietots kopš 50. gadiem, bet par makroekonomikas kā zinātnes pamatlicēju uzskata John Maynard Keynesu, un viņš savā grāmatā Nodarbinātības procentu un naudas vispārējā teorija tātad izskaidroja lielās depresijas cēloņus un izstrādāja arī šos te ekonomikas atveseļošanas metodes, liekot pamatus tātad makroekonomikas attīstībai. Vēlāk jau tātad 50. 80. gados šīs te notika strauja tātad makroekonomikas attīstība, tad radās daudz jaunas ekonomikas skolas un zinātniskās domas virzieni. Šeit es tikai atzīmēju tādus pazīstamākos, varbūt vārdus
un skolas. Nu, viens no tādiem ir Miltons Friedmans, kas lika pamatus monetārisma attīstībai. Otrs ir Roberts Lukas, kas ir saistīts ar šo te neoklasisko ekonomikas skolu un racionālo paredzējumu hipotēzi, un vēl arī Keinsa sekotāji, tā saucamie neokeinsisti, kas tālāk ir attīstījuši tieši šīs te Keinsa idejas, jau pievienojot tām nedaudz plašāku skatījumu, tad jau mūsdienīgāk traktējot visas šīs te lietas. Bet tā kā makroekonomika ir jauna zinātne, jāsaka, ka tā joprojām attīstās un nevar, teiksim, izdalīt tādu vienu ekonomisko skolu vai virzienu, kas būtu dominējošais. Vienus un tos pašus ekonomiskos procesus, dažādu virzienu, jeb skolu pārstāvi skaidro atšķirīgi, un tas ir normāli. Nepārtraukt noris šīs diskusijas starp šīm skolām, katram ir savi argumenti, un tas ir pilnīgi normāli. Tātad, jo tas liecina par to, ka šī te zinātne tātad attīstās, pilnveidojās un gūst arī kaut kādas jaunas atziņas. Par to, ko tad pēta makroekonomika. Makroekonomika tātad pirmkārt izskaidro ekonomisko situāciju, kāda tā ir šobrīd, pašlaik, un arī parāda, kā tā varētu mainīties nākotnē. Tātad makroekonomika pēta šo te ekonomisko izaugsmi un attīstību, tātad aplūko nodarbinātības un bezdarba problēmas, kopējā cenu līmeni, tātad un tā izmaiņas, tāpat analizē kopējā pieprasījuma un piedāvājuma noteicošos faktorus un kā mainās kopējais piedāvājums un pieprasījums, tātad kas to ietekmē. Pievērš uzmanību arī līdzsvaru nodrošināšanai, gan iekšējā, gan ārējā līdzsvaru nodrošināšanai, kā arī fiskālai un monetārai politikai. Te nebūtu nav visas problēmas, ko pēta un aplūko makroekonomika, te ir tikai izcēltas varbūt tās būtiskākās un biežāk pieminētās. Un, protams, ir vēl daudz arī citi jautājumi, kaut vai nauda, valūtas stabilitāte, valūtas maiņas kurs, bet, kā es teicu, mūsu kursa ietvaros ir ļoti, ļoti grūti šos te plašo jautājumu loku apskatīt, un mēs mēģināsim, es mēģināšu vismaz jums radīt priekšstatu, lai jums pēc tam jau būtu papildus varbūt motivācija arī pameklēt un paskatīties kaut ko vairāk. Tagad pievēršoties tātad mikro un makroekonomikas atšķirībām, ir vairākas tādas būtiskas lietas, tieši runājot par atšķirībām, ko es gribētu izcelt. Tātad pirmais, un tas atšķirīgais, ir šis pētījuma objekts. Otrais tāds atšķirīgs ir izmantojamie rādītāji. Tātad par mikroekonomikas rādītājiem jūs jau noteikti esat daudz dzirdējuši. Šodien mēs parunāsim nedaudz arī par rādītājiem, ko izmanto makroekonomikā. Atšķirīgs ir arī mērķis, kā arī subjekti un tirgi. Un sāksim mēs ar pētījuma objektu. Tātad, ko tad pēta mikroekonomika un makroekonomika? Tātad mikroekonomika pēta atsevišķu individu un uzņēmumu darbību. Tātad atsevišķu ekonomisko subjektu darbību. Viņu lēmumus, tātad kā viņi pieņem lēmumus. Savukārt makroekonomika
pēta nacionālo ekonomiku, jeb valsts tautsaimniecību kopumā. Tātad makroekonomika nepēta atsevišķu ekonomisko subjektu lēmumus, ja, bet visu ekonomisko sistēmu, nacionālo ekonomiku kopumā. Par rādītājiem runājot, tātad mikroekonomika izmanto tādus rādītājus kā cenas, saražotais daudzums. Nu, jūs arī zinat, ka kad šos te apzīmējumus, ko jūs arī izmantojāt, tātad cenas mēs apzīmējam ar mikroekonomikā, tātad V, ne? Cena. Jāsaka, arī makroekonomikā apzīmējam mēs tāpat, bet atšķirībā no mikroekonomikas, tātad makroekonomika nepēta atsevišķu preču cenas, ja, bet pēta vispārējo cenu līmeni, tātad un tā izmaiņas. Tāpat mikroekonomikā jūs izmantojāt šo te rādītāju, tātad daudzums, ja, ko apzīmē ar Q. Un ar to arī tika saprast atsevišķu kaut kādu preču daudzums tirgu, ja, piedāvātais daudzums vai pieprasītais daudzums. Makroekonomikā mēs izmantosim līdzīgu rādītāju, bet tas apzīmējums nedaudz atšķirsies. Tātad makroekonomikā mēs izmantosim nevis Q, bet Y. Ja, tātad būs Y, un ar to mēs apzīmēsim kopējo saražoto preču un pakāpojumu daudzumu ekonomikā kopumā. Ja? Tas nebūs atsevišķu preču daudzums, bet tas būs kopējais, ja? Kopējais preču un pakāpojumu daudzums ekonomikā. Bet, principā ir šīs te līdzības. Mikroekonomikā vēl izmanto arī tādus rādītājus kā peļņa, izmaksas, ja, un dažādus citus rādītājus. Tātad, kad jūs runājat, teiksim, par vai algām, ja, tātad makroekonomikā mēs neizmantojam tādus atsevišķus rādītājus, tātad, bet izmantojam šos te apkopotos rādītājus, kaut vai piedāvājums pieprasījums. Ja? Tātad arī no mikroekonomikas bija S, tātad piedāvājums, un pieprasījums bija D, vai ne? Jā, makroekonomikā arī mēs runāsim par piedāvājumu un pieprasījumu, tikai mēs pievienosim vienu burtiņu klāt. Mēs runāsim par apkopoto piedāvājumu AS un apkopoto pieprasījumu AD. Ja? Tātad arī saprotot, ka tas nav atsevišķu preču piedāvājums vai pieprasījums, bet tas ir kopējais preču piedāvājums. Teiksim, ja iet runa par preču pakāpojumu tirgu, tad tas būs preču pakāpojumu tirgu. Un vēl makroekonomika atšķirībā no mikroekonomikas pēta šo te dažādu rādītāju savstarpējo miedarbību. Tātad, kā izmaiņas vienā rādītājā ietekmē citus rādītājus. Runājot par mērķi, tad mikroekonomikā šis mērķis ir labumu, ja peļņas maksimizācija. Tātad uz to ir orientēti gan uzņēmēji, gan, ja runājam par mājsaimniecībām, jeb individiem, tātad viņi arī ir ieinteresēti gūt lielākus labumus, iespējami, jā. Makroekonomikā ir nedaudz savādāks šis mērķis. Ja mēs tā vispārinām, tad makroekonomikas mērķis ir iedzīvotāju labklājības līmeņa pieaugums, bet, lai to sasniegtu, tad tiek noteikti jau tādi konkrētāki, izmērāmāki mērķi, tātad nodrošināt sabalansētu ekonomisko attīstību un izaugsmi, zemu bezdarbu un inflācijas līmeni. Lai gan jāsaka, ka makroekonomikā šie te mērķi nav nemaz tik vienkārši sasniedzami, jo bieži vien tas maz nav iespējams.
vienlaicīgi kaut vai nodrošināt zemu bezdarbu un inflācijas līmeni. Kāpēc? Par to mēs nedaudz vēlāk parunāsim. Makroekonomikā arī ir vairāk subjektu. Tātad, ja mikroekonomikā jūs runājat par 2 subjektiem, tātad uzņēmumiem un mājsaimniecībām, tad makroekonomikā mēs apskatām tātad 4 subjektus bez uzņēmumiem un mājsaimniecībām. Tātad makroekonomika vēl apskata valsti un ārvalstu sektoru, ja, kā atsevišķu ekonomisko subjektu. Tātad valsts un ārvalstu sektors, tas ir tas, kas nāk klāt, ko nepēta un ko neanalizē mikroekonomikā. Vēl par tirgiem, tātad mikroekonomika apskata atsevišķus tirgus veidus un to darbību dažādās konkurences izpausmēs. Makroekonomika tātad neaplūko atsevišķus tirgus, bet analizē šos te jau kopā tātad preču pakalpojumu tirgus, resursu tirgus, naudas, finanšu tirgu. Tātad kopā tātad to darbību un arī tātad ietekmi, tātad kā šie te tirgis ir savstarpēji saistīti, tātad kā viņi savstarpēji miedarbojās. Tās ir tās galvenās atšķirības starp mikro un makroekonomiku, bet ir arī, protams, daudz kas kopīgs. Par kopīgo runājot, jāsaka, ka šīs te makroekonomiskās parādības ir ļoti cieši saistītas ar mikroekonomiku, jo ekonomiskās darbības rezultāti tautsaimniecības līmenī lielā mērā ir atkarīgi no tā, kādus lēmumus pieņem mājsaimniecības par saviem izdevumiem, tātad cik daudz viņi tērēs, kādas preces un pakalpojumus izvēlēsies, cik lielus līdzekļus viņi uzkrās. Tāpat, cik daudz viņi izvēlēsies strādāt vai arī nestrādāt. Un arī, protams, atsevišķu uzņēmumu saimnieciskās darbības rezultāti atstāja ietekmi uz šo te tautsaimniecību. Tātad mēs, kā es teicu, nevaram tā strikti nodalīt. Lūk, te beidzās mikroekonomika un tagad sākās makroekonomika. Arī šī te metodoloģiskā bāze, tātad metodes, ko izmanto mikro un makroekonomikā, ir kopīgas, jeb līdzīgas. Gan mikro, gan makroekonomika balstoties uz dažādām teorijām, tātad veido modeļus un tātad pēc tam pārbauda jau šos modeļus, kā tie darbojas, izmantojot reālu informāciju. Un viens no tādiem zināmākajiem modeļiem, ko jūs arī noteikti jau esat iepazinuši, tad ir šis te piedāvājuma pieprasījuma modelis. Un arī mēs izmantosim šo modeli, bet jau nedaudz savādākā interpretācijā. Kā es teicu, mēs neskatīsim atsevišķu preču piedāvājumu vai pieprasījumu, bet mēs skatīsimies jau kopējo piedāvājumu un kopējo pieprasījumu. Kā tie veidojas, kas nosaka šos te lielumus un kādi faktori tātad ir noteicošie. Runājot par modeļiem, tātad, ko tad mēs saprotam, kas ir modelis? Tātad modelis var būt gan matemātisks, gan nematemātisks. Tātad matemātisks modelis, tas ir modelis, ko veido kaut kāda vienādojuma sistēma. Ja, tātad vai vienkārša vai sarežģītāka vienādojuma sistēma. Un tātad šie te vienādojumi apraksta noteiktas ekonomikas parādības. Ja, ar šiem te vienādojumiem mēs mēģinām aprakstīt šīs te ekonomiskās parādības. Ir arī nematemātiski modeļi. Tātad nematemātiski modeļi ir jebkuri modeļi, kur tātad ekonomikas teorētiķi balstoties uz saviem pieņēmumiem,
tātad ar loģikas palīdzību mēģina izskaidrot kaut kādas parādības, ekonomikas parādības. Un faktiski jebkurš grafiks, ko mēs zīmēsim, tas būs nematemātisks modelis. Ja? Mēs izmantosim šo te grafiku, lai izskaidrotu kaut kādas parādības. Ja? Tas būs nematemātisks modelis. Jāsaka, ka sākotnēji ļoti daudz modeļi arī radās tātad kā nematemātiski, un pēc tam jau tos pilnveidoja, ja, pievienojot šīs te vienādojumas sistēmas, tiešām attīstīja un tad apstiprināja šos te modeļa sniegtos, teiksim, secinājumus. Modeļi arī ir dažāda veidi, gan īstermiņa, gan ilgtermiņa modeļi, gan lineāri, gan nelineāri modeļi, tātad slēgtas un atvērtas ekonomikas modeļi, tātad daudz un dažādi šie modeļi var būt. Bet, neskatoties uz to, kas tas pa modeli, parasti visi modeļi satur divu veidu mainīgos. Tātad tie ir ārējie mainīgie un iekšējie mainīgie. Tātad ārējie, jeb eksogēnie mainīgie, tātad tie nāk no ārpuses un ir jau iepriekš noteikti. Tātad viņi jau ir zināmi. Piemēram, valsts budžeta izdevumi. Ja, tātad tie jau ir iepriekš noteikti, valsts budžets ir apstiprināts, pieņemts, un tātad jau ir zināmi. Vai nodokļi. Ja, tātad mēs arī jau visi zinām, kādi nodokļu veidi ir, kādas ir nodokļu likmes, ja, un tātad tas ir ārējais mainīgais. Iekšējie mainīgie, jeb endogēnie mainīgie, tie tiek novērtēti veicot modeļa aprēķinus. Ja, teiksim, tie iekšējie mainīgie varētu būt, piemēram, ražošanas apjoms, vai nodarbinātība, vai bezdarbs. Un tātad ar šo te modeļu palīdzību mēs varam noteikt, kā dažādi ārējie mainīgie, jeb ārējie faktori ietekmē šos te modelī ietvertos iekšējos mainīgos. Ļoti vienkāršoti mēs to varam attēlot ar šādu te schēmiņu. Un, kā es teicu, viens no jau jums labi zināmiem ir šis te piedāvājuma pieprasījuma modelis. Ja, bet makroekonomikā, kā es teicu, tātad ar cenu mēs saprotam šo te vispārējo cenu līmeni un daudzuma vietā tātad mēs liekam šo te Y, tātad tas ir kopējais saražotais preču un pakalpojumu daudzums. Un te mums ir kopējais pieprasījums, preču un pakalpojumu un kopējais preču un pakalpojumu piedāvājums. Tātad te mums ir līdzsvars, tātad līdzsvara cena un līdzsvara daudzums. Parasti šo te līdzsvaru apzīmē arī re, tad sākotnējais E0 līdzsvars. Un tad tas mums ir grafisks, nematemātisks modelis. Un ko tad mēs varam analizēt? Mēs varam analizēt dažādu faktoru ietekmi uz cenām un izlaidi. Tātad, kā mainās cenas un izlaide, ja, piemēram, valdība nolēma palielināt nodokļu likmes. Ja? Tātad valdība nolēma palielināt nodokļu likmes. Un mēs, izmantojot šo te grafisko modeli, tad pētam, kas tad mainīsies. Ja nodokļu tad likmes pieaugs, tas nozīmē, ka samazināsies kopējais pieprasījums, jo mūsu rīcībā esošie ienākumi
samazināsies. Samazinoties mūsu rīcībā esošiem ienākumiem, mēs varēsim nopirkt mazāk preces un pakalpojumus. Tā ir. Tas nozīmē, ka mums būs jāsamazina savi patēriņa izdevumi. Un tā rezultātā, ja mēs pirksim mazāk preces un pakalpojumus, tad arī kopējais pieprasījums pēc precēm un pakalpojumiem samazināsies. Un ja samazināsies pieprasījums, tad mēs varam arī gaidīt, kā samazināsies šis te cenu līmenis, bet tas nenotiks uzreiz. Ja? Tas nenozīmē, ka tas notiks uzreiz momentāli, jo cenas īsā laikā nav tik elastīgas un nemainās. Tātad cenas mainās pakāpeniski. Un tā kā es rakstīšu P prim līdzsvara un Y prim līdzsvara. Ja? Un tātad samazināsies šīs cenas, un ja mēs pirksim mazāk šīs preces un pakalpojumus, tad arī šis te kopējais saražoto preču un pakalpojumu daudzums būs mazāks. Ja mēs mazāk pērk, jo ražotāji jau neražo tāpēc, lai saražot. Ja? Viņiem jau ražo tāpēc, lai apmierinātu mūsu vajadzības pēc noteiktām precēm un pakalpojumiem. Tas ir tāds vienkāršs modelis, un ar šī modeļa palīdzību mēs varam izskaidrot dažādas parādības. Tagad nedaudz jau mēs sākām runāt par šiem te makroekonomikas jēdzieniem. Tad kādus tad jēdzienus mēs mēģināsim jums iepazīt šo te nodarbību laikā. Pirmais jau jēdziens, ko es jums jau stāstīju, tad tas ir tas kopējais izlaides līmenis. Un viens no visbiežāk izmantotajiem rādītājiem, kas raksturo šo te kopējo izlaides līmeni, ir iekšzemes koprodukts. Tas ir rādītājs makro līmeņa, tātad, ko izmanto raksturojot šo te kopējo saražoto preču un pakalpojumu apjomu. Tātad iekšzemes koprodukts. Bez tam makroekonomikā aplūko arī kopējo nodarbinātības un bezdarba līmeni. Ja? Tātad mēs runājam par nodarbinātību un bezdarbu. Kā arī vispārējo cenu līmeni un tā izmaiņām. Tātad, ja vispārējais cenu līmenis palielinās, tad tā ir inflācija. Savukārt, ja vispārējais cenu līmenis samazinās, tad tā ir deflācija. Vispārējo cenu līmeni tātad arī kā var izmērīt, kā var novērtēt, tur ir vairāk rādītāji, un viens no tādiem populārākajiem, un es arī ceru, ka jūs būsiet dzirdējuši par tādu, ir patēriņa cenu indeks. Ja, tātad tas ir viens no rādītājiem, kas raksturo šo te vispārējo cenu līmeni. Kopējais piedāvājums un pieprasījums jau pieminētais šodien. Ekonomiskā augsme. Tātad, un faktori, kas nosaka tātad šo te augsmi. Vēl mēs runāsim par fiskālo un monetāro politiku, kā arī naudas tirgu. Runājot par naudas tirgu, tad mēs runāsim arī par naudas piedāvājumu un naudas pieprasījumu. Un procentu likmi, kas tad naudas tirgu ir naudas cena. Pieskarsimies nedaudz mēs arī tādiem jēdzieniem kā eksports un imports, valūtas maiņas kurs, maksājuma bilance, valsts budžets, budžeta saldo, arī nedaudz parunāsim par šo te valdības parādu, mājsaimniecību, patēriņu un uzkrājumiem, nodokļiem
un nodokļu likmēm. Nu, arī jāsaka, ka šeit nav visi tie rādītāji un nav visas sakarības. Makroekonomikā tiešām šo te rādītāju un sakarību ir ļoti daudz, bet šīs varbūt ir tās, ar ko visbiežāk nākas saskarties, kas arī visbiežāk tiek pieminētas un saistītas tieši runājot par makroekonomiku. Un vēl varbūt tāda jauna lieta, kas nebija mikroekonomikā un kas ir makroekonomikā, tad šīs te loģiskās ķēdītes. Man pašai ļoti patīk loģiskās ķēdītes, un es dažreiz arī aizraujos ar šīm te ķēdītēm, un tad studenti man parasti saka, ka viņi vairs neko nesaprot, un lai lēnāk un pastāsta, kas tur ir. Bet, jā, tas mums tāds neliels profesionāls tāds. Tā tas ir, jā, ka mēs esam tiešām pie šīm loģiskajām ķēdītēm tik ļoti pieraduši, ka mums liekas, bet tur taču viss ir skaidrs. Tas tā kā matemātiķiem uzrakstīt kaut kādu milzīgu formulu, un skatīties un teikt, bet tu taču viss tur ir pateikts, paskatieties, kas pa skaidru. Mums tāpat ir ķēdītēm. Jā, mēs tiešām tā kā aizraujamies makroekonomisti ar šīm te ķēdītēm, un es pat novēroju ikdienā, jā, kad es arī kaut ko, kad es pierakstu, tad es pat tā daru arī tiešām ikdienā, jā, kad es velku tur, tas tur tā, un tad man tā pašai liekas viss skaidrs un saprotams. Kas tad ir loģiskā ķēdīte? Ja? Kā tad veidojās šī ķēdīte? Šī ķēdīte veidojās arī zinot šīs te sakarības, kas pastāv starp dažādiem makroekonomikas rādītājiem, veidojās šīs ķēdītes. Jau pieminētie nodokļi, ko es jau minēju. Tātad, ja valdība nolem palielināt šo te nodokļu likmi. Nodokļu likmi apzīmē vispār ar T mazo. Tātad valdība nolem palielināt nodokļu likmi, kā jau es teicu, šīs te nodokļu likmes palielināšanas rezultātā mūsu rīcībā esošais jeb pēcnodokļu ienākums samazinās. Un līdz ar to, ja ienākumi samazinās, tad arī samazinās izdevumi. Tātad mājsaimniecību patēriņa izdevumi arī samazinās. Tas noved, ko es jau grafikā zīmēju, pie kopējā pieprasījuma samazināšanās un arī kopējā ražošanas apjoma jeb izlaides samazināšanās. Un te mēs nonākam pie ražošanas funkcijas, ko jūs noteikti arī pētījāt mikroekonomikā, vai ne? Bija jums tāda. Un, ja ražo mazāk, tad uzņēmumiem vajag mazāk arī resursus, vai ne? Ir tā. Un tas nozīmē, ka samazinās arī nodarbinātība. Tātad uzņēmumi ražo mazāk, viņiem nevajag tik daudz darbspēka. Tātad nodarbinātībai samazinoties, pieaug bezdarbs. Jā. Un savukārt, ja pieaug bezdarbs, tas atkal negatīvi ietekmē šo te kopējo pieprasījumu, vai ne? Un negatīvi ietekmē arī to pašu valsts budžetu. Jo jāmaksā lielāki pabalsti, ja? Valsts budžetā rodās deficīts. Ja, tad te mēs varētu turpināt un to ķēdīti vēl, ja? Un aiziet tur līdz maksājuma bilancei, līdz valūtas maiņas kursam, procentu likmei. Bet šeit ir tāds vienkāršs piemērs, ja? Tāds ļoti vienkāršs piemērs, kā mēs parādām lūk šo te dažādu rādītāju mijiedarbību. Šeit mēs kaut vai varam izsekot tātad mijiedarbību starp nodokļiem un bezdarba līmeni. Ja? Ka lūk šis te nodokļu pieaugums var izraisīt bezdarba
arī palielināšanos. Un valdībai līdz ar to jābūt ļoti uzmanīgai, pieņemot kaut kādus lēmumus, tad valdībai ir jāizvērtē visas iespējamās sekas, pie kā tas varētu novest. Tātad, kā es teicu, makroekonomika apskata arī 4 šos te subjektus, atšķirībā no mikroekonomikas, kur darbojas 2 subjekti, mājsaimniecības un uzņēmumi, tad makroekonomikā ir 4 subjekti, jeb ekonomikas sektori. Tāpat kā mikroekonomikā, arī makroekonomikā tātad aplūko mājsaimniecības un uzņēmums. Ja? Tie ir 2 subjekti, kas ir, ko pēta gan mikroekonomika, gan makroekonomika. Bet ja mikroekonomika aplūko tur atsevišķu mājsaimniecību, teiksim, uzvedību, viņu lēmumus, tad mēs nepētam atsevišķu mājsaimniecību uzvedību, bet mēs aplūkojam visas mājsaimniecības kopumā. Un Latvijā, tātad pēc centrālās statistikas pārvaldes datiem, 2014. gada sākumā bija 823,3 tūkstoši mājsaimniecību. Tātad mājsaimniecība. Kas tad ir mājsaimniecība? Tātad mājsaimniecība ir vairākas personas, kas dzīvo vienā mājoklī un kopīgi sedz izdevumus. Vai arī viena persona, kas saimnieko atsevišķi. Ja? Tātad var būt vairākas personas, kas dzīvo vienā mājoklī un kopīgi sedz izdevumus. Tātad galvenais, tas vienojošais faktors šeit ir tas kopīgais budžets. Ja? Un tad Latvijā ir vairāk 800 tūkstoši mājsaimniecību, tad tās ir atsevišķas saimnieciskas vienības. Un vidējais lielums Latvijā vienas mājsaimniecības vidējais lielums ir 2,4 cilvēki. Otrs tātad subjekts ir uzņēmumi, un tātad uzņēmumi, tas ir tas otrs tāds lielākais arī ekonomiskais subjekts pēc mājsaimniecībām, un tātad mums Latvijā šobrīd ir nedaudz mazāk kā 100 tūkstoši ekonomiski aktīvas komerc sabiedrības. Ja? Tātad jeb uzņēmums. Ik gadu tiek dibināts ap 20 tūkstoši jaunu uzņēmumi. Tas ir pēdējo no 2010. gada. Ja? Es paskatījos šo statistiku ik gadu. Krīzes laikā bija nedaudz savādāk, bet tātad kopš 2010. gada ap 20 tūkstoši jaunu uzņēmumu tiek dibināti katru gadu, bet, kā jūs paši saprotat, ne visi uzņēmumi izdzīvo. Jā, konkurences apstākļos daudz tiek arī likvidēti. Un tātad ekonomiski aktīvas ir zem 100 tūkstoši šīs te komerc sabiedrības. Protams, ir arī individuālie uzņēmumi, ir arī zemnieku saimniecības, tas ir atsevišķi. Bez mājsaimniecībām un uzņēmumiem tad makroekonomika aplūko arī vēl vienu tādu būtisku subjektu. Tātad tā ir valsts, jeb valdība. Saskaņā ar šo Eiropas kontu sistēmu valdības sektors ietver valsts un pašvaldību budžeta iestādes, visas, budžeta iestādes, gan valsts, gan pašvaldības. Un arī tātad valsts un pašvaldību kontrolētas un finansētas kapitāla sabiedrības. Tātad arī šis valsts sektors ir pietiekoši plašs, lai mēs par to runātu atsevišķi un arī analizētu šo valsts sektoru tā kā atsevišķi. Tiešām valsts sektoram ir diezgan būtiska nozīme un ietekme uz tautsaimniecību kopumā. Un ceturtais tātad subjekts, jeb sektors makroekonomikā ir ārvalstis. Un ar ārvalstīm mēs saprotam visu, kas atrodas ārpus mūsu valsts teritorijas. Tie ir gan ārvalstu uzņēmumi, gan ārvalstu valdības, gan privātpersonas. Tātad visu, kas ir ārpus mūsu teritorijas, tas ir viens tāds kopums, ar ko mums ir kaut kāda sakari, sadarbība. Tātad to mēs
pieskaitam pie ārvalstīm. Par šo te sektoru galvenajām funkcijām varbūt mēs nekavēsimies ļoti ilgi, jo faktiski jau šīs te funkcijas, kas attiecās uz mājsaimniecībām un uzņēmumiem, jūs labi pārzināt no mikroekonomikas. Ne? Tad mājsaimniecības, pirmkārt, kas ir jāatcerās, tātad mājsaimniecības ir visu resursu īpašnieces. Tātad mājsaimniecībām pieder visa veida ekonomiskie resursi, sākot ar darba spēku, jā, un beidzot vispārējo. Arī zeme, jā, un kapitāls pieder mājsaimniecībām. Tātad mājsaimniecības piedāvā šos te darba spēkus un visus citus resursu tirgū. Mājsaimniecības patērē, pērk preces un pakalpojumus, veido uzkrājumus, maksā valstī nodokļus un saņem pretīm dažādas pabalstus. Savukārt uzņēmumi arī, tāpat kā mājsaimniecības, maksā šo nodokļus, bet tātad uzņēmuma tā galvenā pamatfunkcija, tātad viņi ražo, ja piedāvā tirgū dažādas preces un pakalpojumus. Un, protams, lai viņi varētu to darīt, viņiem ir nepieciešams darba spēks un citi resursi, kurus tad viņi pērk, tātad uzņēmumi pērk no mājsaimniecībām, ja, jo mājsaimniecībām šie resursi pieder. Jā, uzņēmumi arī investē, ja iegulda naudu ražošanas attīstībā, jo viņiem ir jāspēj konkurēt ne tikai ar šiem te vietējiem, bet arī ārvalstu uzņēmumiem. Runājot par valsts, mums būs atsevišķa tēma, ko tad dara valsts. Tradicionāli, protams, uzreiz, ko iedomājās par valsti runājot, jā, ka valsts no visiem iekasē nodokļus, bet tā nebūtu nav vienīgā funkcija. Tātad valsts šos te nodokļus iekasē ar mērķi tātad novērst noteiktas sociālas un ekonomikas disproporcijas. Valstī šī nauda ir nepieciešama arī, lai apmierinātu visas šīs te sabiedriskās vajadzības saistītas ar valsts aizsardzību, izglītību, veselību. Valstī arī jārūpējas par to, par šo te tirgus sistēmas mehānismu aizsardzību, lai neveidotos kaut vai tajā paši monopoli, kas var diktēt šīs cenas. Tāpat valstī ir jārūpējas par efektīvu ekonomisko resursu izmantošanu, jārada arī labvēlīgi saimniekošanas nosacījumi visiem pārējiem ekonomiskajiem subjektiem, un tad jāsako līdzi šai ekonomiskai attīstībai, izlīdzinot nepieciešamības gadījumā šīs te svārstības. Šo te 4 makroekonomikas subjektu miedarbība notiek 4 dažādos tirgos. Un tātad, kā es teicu, makroekonomika neaplūko atsevišķus tirgus, tur, teiksim, apelsīnu tirgus vai kaut kāds automobīļu tirgus, jā, bet makroekonomika aplūko tātad jau kopējo tātad resursu tirgu, tas ir viens tirgus, tātad to veido darba spēka resursi, dabas un zemes resursi, kapitāla resursi. Ja, tad tas ir viens tirgus, tātad resursu tirgus. Otrs ir preču un pakalpojumu tirgus, tātad tur ir dažādi veidi preces un pakalpojumi, tad to visu mēs saliekam vienā tirgu. Trešais ir naudas un kapitāla, jeb finanšu tirgus. Un ceturtais tirgus veids, tas ir tas ārējais tirgus. Un šo te makroekonomikas subjektu un tirgu miedarbību un savstarpējo saistību ļoti labi parāda šis te makroekonomisko plūsmu modelis, kas izskatās šeit diezgan sarežģīti, bet tajā angļu grāmatā jūs redzēsiet, tur ir tāds ļoti vienkāršots modelīts. Ja, šeit ir ielikti visi 4 subjekti un visi 4 tirgi, un ir parādītas šīs te galvenās ienākumu un tātad resursu plūsmas
starp šiem te subjektiem un tirgiem, tātad sākot ar mājsaimniecībām, tātad mājsaimniecības ir visu ekonomisko resursu tātad īpašnieks, viņām pieder šie resursi, tātad viņas piedāvā šos resursu tirgu. Savukārt uzņēmumi, tātad viņiem ir vajadzīgi resursi, lai saražotu noteikts preces vai pakalpojums. Tātad, redzat, no resursu tirgus šeit būtiņa, tas nonāk pie uzņēmumiem. Savukārt uzņēmumi par šiem te resursiem norēķinās. Ja? Tātad katram resursu veidam ir arī noteikta samaksa. Tātad par darba spēka resursu mēs saņemam darba algu, par teiksim, zemes resursu izmantošanu uzņēmumu maksā nomu un tā tālāk. Ja? Tātad, un tas nonāk tātad, pie mājsaimniecībām. Tātad tie ir viņu ienākumi. Tātad, ko savukārt tātad, mājsaimniecības var izmantot, iegādājoties dažādas preces un pakalpojumus, gan iekšējā tirgu, gan arī ārvalstīs, vai ne? Un tas, kas aiziet, redzat, uz ārvalstīm, ja, tad tas ir tas imports, jo mēs pērkam ne tikai vietējās preces, ja, mēs taču arī ikdienā iegādājamies dažādus, kaut vai Lietuvas pienu vai igauņu šokolādi, ja, tad tas ir imports. Un tāpat arī mūsu preces iegādājas citi. Ja? Tātad tas, kas aiziet no mūsu preču pakalpojumu tirgus uz citām valstīm, tas atkal ir eksports. Lūk, tātad šī schēma mājās, es ceru, jūs viņu tā kārtīgi izstudēsiet un aplūkosiet, jo mums, diemžēl, laiks strauji tuvojas nodarbības beigām, bet mēs vēl neesam izskatījuši visus jautājumus, kas mums ir iekļauti. Un tāpēc es varbūt pievērsīšos tam pēdējiem jautājumam, jo par makroekonomikas politiku mēs jau parunāsim, un būs atsevišķa tēma, un tad mēs arī pievērsīsimies šeit politikai sīkāk, bet par to praktisko nozīmi, tad, ko tad dod tā makroekonomika mums visiem. Un manuprāt, tā praktiskā nozīme ir pirmkārt saistīta ar to, ka gan mikroekonomika, gan makroekonomika palīdz izprast dažādas notikumus. Ja? Dažādas notikumus un parādības, ar ko mēs saskaramies. Tāpat šīs zināšanas mums ļauj izprast arī un izdarīt šo te izvēli dažādos tirgos. Tātad gan preču tirgu, preču un pakalpojumu tirgu, gan darba tirgu, gan citos tirgos. Un makroekonomika attīsta arī vispusīgu un kritisku domāšanu, kas, manuprāt, ir ļoti nepieciešama mūsdienās, ja, jo ir ļoti daudz informācijas, ar ko mēs saskaramies ikdienās, un visa šī informācija, tur ir ļoti daudz, kas arī tāds, kas ir pilnīgi aplams, ja, un tāpēc šī te kritiskā domāšana ļoti palīdz, tiešām ikdienā, kaut vai lasot jebkuras ziņas, ja, kas notiek pasaulē, jo faktiski jau jebkurš notikums, par ko kaut vai stāsta ziņās, sākot tur ar karu Ukrainā vai globālo sasilšanu, jebkuram šīm notikumam ir arī ekonomiskā dimensija. Ja. Un lai tad atrisināt šo problēmu, mums tas ir jāsaprot. Vēl, kas, manuprāt, ir būtisks, tātad makroekonomikas zināšanas ļauj arī stāties pretīm dažādām pretrunīgām praktiskām rekomendācijām un konfliktējošiem uzskatiem. Kāpēc? Jo, kā es teicu sākumā, makroekonomika nedod vienu
noteiktu atbildi, jā, tātad, kā, kurā situācijā būtu jādara. Ja, tātad tādu jums nedos makroekonomika. Bet zinot šīs sakarības, zinot šo te miedarbību starp dažādām parādībām, mēs varam arī argumentēti pieņemt mūsu, teiksim, svarīgus lēmumus. Ja? Tad tas ir viena lieta, un otrs arī, ka mēs varam izvērtēt šo savu pieņemto izvēli, jeb lēmumu iespējamās sekas. Tie ir tie ieguvumi, bet, protams, ir arī noteikti daudzi citi ieguvumi, kā es teicu pašā sākumā. Es ceru, kad pēdējā nodarbībā tad mēs pie tā atgriezīsimies, un jūs arī katrs vismaz vienu lietu varēsiet nosaukt, ko tad jums būs devis šis te makroekonomikas kurs. Bet šodien tad mēs ar to beidzam. Tiksimies mēs nākamnedēļ. Un tad nākamajā nedēļā tātad mēs runāsim par ekonomisko izaugsmi un attīstību un ekonomiskajiem cikliem.